Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, 29 gadījumos par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, tagad draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sods līdz 200 000 eiro. Grieķijā joprojām ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ugunsgrēku bīstamību. Ugunsgrēkā, kas izraisījās jūlija beigās, ziemeļrietumos no Atēnām, tika iznīcināti vairāk nekā 11 000 hektāru priežu mežu, krūmāju un lauksaimniecības platību. Vēja dēļ ugunsgrēku izdevās nodzēst tikai pēc 5 dienām. Par Daugavpils vienības tilta pārbūves veicēju izvēlēta personu apvienība VBB. Tajā ietilpst Sijā viadukts un Sijā Baltijas būve. Pašvaldības iepirkumā par tilta pārbūvi pār Daugavu piedalījās 3 pretendenti, 2 piedāvātās cenas pārsniedza 9 miljonus eiro. Par uzvarētāju atzītā personu apvienība būvdarbus sola veikt par 8 miljoniem 718 700 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš preses konferencē atzina, ka līgumu varētu noslēgt pusotra mēneša laikā. Pašvaldība cer, ka jau šogad pāri upei taps pagaidu tilts uz būvdarbu laiku, lai izvērtētu tā izturību ziemā un arī pavasara palos. Eiropas Savienības fonda projekta Vienības tilta pār Daugavu Daugavpilī pārbūve mērķis ir uzlabot efektīvus savienojumus Daugavpilī un Latgales reģionā, pārbūvējot vienības tiltu un izveidojot duāla lietojuma transporta infrastruktūru, kas paaugstinās civilās un militārās mobilitātes efektivitāti un drošību. Projekta īstenošanas periods ir līdz 2028. gada decembra beigām. Daugavpils dzimtsaraksta nodaļā zelta un dimanta kāzu jubilāra sumināšana notiks 5. septembrī 1:00 dienā. Līdz 20. augustam aicināti pieteikties pāri, kuri šogad atzīmē laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Šī Daugavpilī ir tradīcija, ar kuru pašvaldība godina pārus, kas gadu desmitiem saglabājuši savstarpēju cieņu, uzticību un atbildību vienam par otru. Pašvaldībā uzsver, ka šādu pāru kopdzīve ir nozīmīgs ģimenes vērtību, savstarpējās cieņas un uzticības piemērs arī jaunākajām paaudzēm. Pieteikties aicināti laulātie pāri, kuri savu laulību Daugavpils dzimtsaraksta nodaļā reģistrējuši 1966. vai 1976. gadā. Latvijas pludmales volejbola duets Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova šodien ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu Polijas pilsētā Stare Jablonkos. Eiropas čempionāta uzvarētāji šogad pirmo reizi tiks pie tiešas ceļzīmes uz nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm 2028. gadā Losandželosā. Graudiņa, Samoilova un Pļaviņš Fokerots ir starp galvenajiem favorītiem. Eiropas čempionāts Polijā notiek no 12. līdz 16. augustam Stare Jablonku ciematā. Tur 2013. gadā notika pasaules čempionāts. Graudiņa un Samoilova par Eiropas čempioniem jau ir kļuvušas 2019. un 2022. gadā. Piektdien, 14. augustā pēc brīvdabas kino seansa Mežciema sanatorijas parkā Sijā Daugavpils satiksme nodrošinās papildu reisu 4. autobusu maršrutā Autoosta Cietoksnis Mežciems Autoosta. Tas būs īpaši noderīgs pasažieriem, kuri pēc pasākuma dosies no Mežciema uz Jauno Forštati vai centru. Autobuss no pieturas Mežciems atties 23:15, maršruts paredzēts caur Jauno Forštati. Savukārt rīt, 13. augustā pēc festivāla Muzikālais augusts Daugavpilī koncerta tiks nodrošināts 4. maršruta autobusa Autoosta Cietoksnis Mežciems Autoosta papildu reiss. Autobuss no pieturas Mežciems atties 21:10. Šo sestdienu, 15. augustā, no 10:00 līdz 14:00 Daugavpils cietoksnī norisināsies krāmu tirgus. Pasākums aicina daugavpiliešus un pilsētas viesus apvienot cietokšņu apmeklējumu ar iespēju atrast un iegādāties interesantas un neparastas lietas. Studijā bija Joris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbild Sijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.